Kāpēc narcis norobežo tevi no taviem draugiem un ģimenes? Viņš aizsargā savu personību. Viņam vajag kontroli pār apkārtējiem. Ja ģimene vai draugi sāk apšaubīt viņa rīcību, robežas, manipulācijas, narcis viņus izgriež no savas dzīves, lai izvairītos no kritikas. Viņš grib kontrolēt tavas domas, jūtas, lēmumus. Tava ģimene, draugi var būt tie, kas tevi atbalsta, palīdz pamanīt, kā ar tevi manipulē. Viņš tos izslēdz, lai tu kļūtu atkarīga tikai no viņa. Ja viņš izolē tevi no citiem, viņš var pārliecināt tevi, ka tavi tuvinieki tev kaitē, nesaprot tevi vai tevi nemīl, pat ja tā nav taisnība, lai tu šaubītos par savu ģimeni, draugiem un uzticies viņam. Narcis nespēja panest konkurenci, uzmanības un ietekmes ziņā. Ja kāds cits no ģimenes tevi dara laimīgāku, stiprāku, viņš to uztver kā draudu savai varai pār tevi. Ja tev nav atbalsta, narcis tev vieglāk iegalvos, ka tu esi nepietiekama, ka tu esi traka, nepateicīga, un viņš ir vienīgais, kas tevi mīl. Izolēšana no draugiem, no ģimenes ir emocionālā vardarbība. Tas ir ierocis, lai saglabātu varu un ietekmi. Cilvēks bez atbalsta ir vieglāk ievainojamāks, vieglāk vadāms. Viņš rada konfliktus, lai tu attālinātos no ģimenes un draugiem. Ja viņš tevi izolē, tā nav mīlestība un rūpes, tā ir manipulācija un kontrole.